Informatīvi izglītojošu un analītisku raidījumu cikls Bez robežām par sabiedrībai nozīmīgo un aktuālo Vidusdaugavas reģionā. Labdien, cienījamie klausītāji! Raidījums Bez robežām raidījumu vada Gita Dukaļska. Īsumā raidījumā. Šodienas raidījumā Bez robežām pievērsīsimies ļoti nozīmīgai un aktuālai tēmai – alkohola atkarība. Alkohola atkarība ir globāla problēma, kas skar miljoniem cilvēku un viņu ģimenes, radot nopietnas sekas gan veselībai, gan sociālajai dzīvei. Saskaņā ar slimību profilakses un kontroles centra datiem skaitļi ir iespaidīgi. Alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija 12,9 litri absolūtā alkohola, kas ir augstākais nekā Eiropas Savienības vidējais rādītājs. Lai padziļināti izprastu par alkohola atkarību, tās cēloņiem un sekām un pārvarēšanas iespējām, esam aicinājuši divas īpašas viešņas. Mūsu pirmā viešņa ir psihoterapijas un atkarību speciāliste Gunita Gudoni, kura specializējas darbā ar cilvēkiem, kas saskārušies ar alkohola atkarību. Gunita vada grupu terapijas un sniedz individuālas konsultācijas, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt atkarības un atgūt dzīves kvalitāti. Un otra mūsu raidījuma viešņa būs Ieva Rikvēle. Viņa pastāstīs, kā viņa nonāca līdz alkohola atkarībai un kā mainās dzīve bez alkohola. Labrīt, Gunita! Labrīt! Kā jūs raksturotu alkohola atkarības izplatību Latvijā? Tāds ļoti it kā vienkāršs jautājums, bet tā pašā laikā ļoti sarežģīts. Izplatība izplatās tā kā Covid, tā to varētu nosaukt vienā vārdā. Izplatība ir ļoti strauja, tāpēc ka, jūs jau zinat, ja es strādāju ar modernu alkoholismu, un tas nav tas pats, kas agrāk. Ja mēs aizējam pie narkologiem, vecāka gada gājuma, tad iespējams viņi pat nezina šo fenomenu. Modernais alkoholisms, tiešām, kurš izplatās kā sērga. Jo viņš ir te jau katrā mājā, šis alkoholismu paveic, kad namamāte vai tētis sēž divānā, dzer aliņus vakarā, 1, 2 sākumā. Vai māte, atnākot pēc darba, viņai vajag ielēt kādu glāzi, lai atslēgtos no darba un saņemtos mājas rūpēm. Tas tā īsumā. Izplatība ir ļoti strauja. Un tas tad saucās tas modernais alkoholisms, it kā tā nevainīgi, bet... Nevainīgi, bet ļoti strauja infekcija noteikti. Tātad inficējās ļoti strauji cilvēki tieši dēļ šī, kad ir nevainīgi. Izskatās, kas tur tāds vai ne? Kas tur vakarā iedzer 2 glāzītes sievietei. Sieviete ļoti ātri paliek atkarīga, viņai pietiek tur pāris reizes iedzert, un viņai jau vairs nav tas stop, viņa vairs nevar, jo sievietes vispār ir tendētas ātrāk, uz garšām arī uz ēdieniem, gribās gardi saldumus un tā tālāk. Vīriešiem mazliet savādāk. Kādas būtu tās pirmās pazīmes, kas liecina par iespējamu atkarību? Kontrole, vispār domas. Cilvēkam jāvēro savas domas. Pirmkārt ir sistēma, jāpaskatās tātad, kāda ir mana sistēma, kā es lietoju, vai tur ir sistēma, es parasti arī prasu, kāda ir sistēma. Regularitāte, ja ir šī regularitāte, tas norāda uz to, ka atkarība, protams, ir. Ja cilvēks lieto sistemātiski, viņam, kura stadija, to mēs nevaram tā pateikt, tur jārunā ar cilvēku individuāli, bet sistēma, tā tad ir kaut kāda ritms sanāk, tāds alkoholisma ritms. Piektdiena, sestdiena vai katrs vakars, tikai sestdienās, un cik gadu griezumā tas ir. Bet, ja lieto jau tikai sestdienās, tā arī jau ir problēma. Skatāties, piemēram, uz stadijām jau nepārlec strauji, nenotiek tā, kā vienā dienā ir no 1. uz 3. vai uz 4. Līdz viņām ir jāaiziet. Un kā cilvēks, cik strauji viņš aiziet, piemēram, cilvēkam ir sistēmas sestdienās, viņš lieto atkarīgs, cik viņš izdzer, ko viņš dzer, Piemēram, ja sestdienās viņš regulāri ir piedzēries, protams, ka tā ir alkohola atkarība, kura stadija to jāsaprot, cik viņš ilgi šādi lieto, bet tas ļoti reti, kad ir šādi gadījumi. Šis ir tiešām izņēmums, kuru mēs tagad priežam. Tāds vienreiz nedēļā pamatīgi piedzerās 1 reizi, jo parasti viņiem ir 3 dienas. Šiem, kas ir, it kā piektdiena sāk, sestdiena un svētdiena beidz, un kura tad saucās stadija, kad jau cilvēks dzer, nedēļu 2 no vietas, un viņš nevar pats iziet ārā? Tie ir tipi. Skatāties, ir stadijas un ir alkohola tipi.
Nu, tāpat kā ar jebkuru slimību, ja ir dažādi, piemēram, ir audzēju veidi dažādi, ļoti daudz dažādi, ja. Nav tā, ka viss ir viens audzējs. Un tāpat ir ar alkoholismu. Ir dažādi alkoholisma tipi, un īstenībā šie ir vieni no sarežģītākajiem, tie retie. Vieglāk ir cilvēkam iziet no atkarības, ja viņš lieto katru dienu. Tiem moderniem alkoholiķiem ir vieglāk. Viņi dzer katru dienu, un tad mēs ļoti jūtam strauji šīs izmaiņas. Cilvēks, kurš dzer reti, bet pamatīgi, viņam ir tāds tā kā pseido alibi. Nu kā? Es taču darba dienās nedzeru. Un viņam šis dod tādu drošības sajūtu, ka ar viņu viss ir kārtībā, un tādā veidā viņi ļoti ātri nonāk līdz tai 3. stadijai un arī pat 4. diemžēl agrā vecumā. No alkohola atkarība vispār skaitās psihiskā saslimšana. Oficiāli varbūt nē, bet viņa skaitās tā kā pie psihiskajām saslimšanām. Protams, arī ļoti spēcīgas bioķīmiskās izmaiņas smadzenēs notiek, un tā rezultātā ir šīs psihiskās, saslimšana kombinācijas. Jā. Es tā saprotu, jā, šis ir tas sarežģītākais gadījums, bet kā palīdzēt cilvēkam, viņš 2 nedēļas ir plosts, realitāte pazūd. Viņš ir 2 nedēļas prom no realitātes, bet tad, kad viņš atgūstās, viņš uzskata, jā, bet es taču varu nedzert. 2-3 mēnešus nepadzeršu, un tad atkal kārtējais plosts. Kā palīdzēt tādiem cilvēkiem? Šeit es dzirdu vienu tādu teikumu, kuru vispār vajadzētu kaut kur uzrakstīt lieliem burtiem. Kā palīdzēt? Nevar palīdzēt. Pašam ir jāsaprot. Jā, šito ir vajag skaļi visur runāt, teikt, ka palīdzēt tie palīdzētāji, tā palīdzība ir vizualizējama kā lāpstu rokam kapu tam cilvēkam, kuram jo viņi nepalīdz, viņi viņus vienkārši rok nost tos cilvēkus. Visi, kas pie maniem ir nākuši, tātad mammas izmisušas, es saprotu viņas, kā viņas jūtās. Jā, briesmīgi, bet jo tā māte intensīvāk mēģina to savu dēliņu, kuram ir jau 40 plus, dabūt uz kaut kurieni, jo viņš vairāk grimst alkohola atkarībā. Jā, viņš grimst dziļāk. Palīdzēt nevar, kamēr viņš pats negrib. Jo, ja mēs palīdzam, ko nozīmē palīdzēt? Palīdzēt nozīmē ātrā palīdzība, narkoloģija, strenči un tā tālāk. Tur veic šo medikamentāzo palīdzību, ja? Cilvēkam, bet palīdzēt viņam, lai viņš pārtrauktu dzert, viņš tikai pats. Tad, kad viņš pats grib, tad viņš meklē kontaktus, meklē iespējas, tādu ir daudz, jā, ir gan Minnesotas programma, gan anonīmi alkoholiķi, gan pie manīm var nākt, jā, un nav tā, ka nav, jā. Jā, un man rodas vēl viens jautājums, kad ģimenē ir, piemēram, vīrs alkoholiķis, un ir bērns, ir sieva, un viņi dzīvo gadiem ilgi un ir līdzatkarīgi. Vai arī ģimenei vajadzētu kaut kādu palīdzību, tā es varētu teikt? Jā, bieži vien šiem līdzatkarīgajiem ir vajadzīga tiešām lielāka palīdzība nekā pašam atkarīgam. Un arī tad, kad mēs ejam ārā no atkarības ar puišiem un meitenēm, es ļoti pievēršu uzmanību otrai pusē, kas tur notiek. Iedomājieties, sieviete dzīvojas kopā ar vīrieti 15-20 gadus, kurš lieto. Kaut vai tas pats alus dzērājs vakaros dīvānā sēdētājs, ja? Viņai taču ir sadzīvojusi ar to un pieradusi, ka viņš ir tāds, vai ne? Varbūt izklausīsies šausmīgi, bet šīm sievietēm citreiz pat ir izdevīgi, ka vīrs tāds ir. Tāpēc, ka ir kaut kādi bonusi plusi, ja? Viņas tur komandē, viņš uz vainas sajūtas daudz ko dara, ja? Piemēram, tur viņš spiedzerās, atnāk, un to viņš 3 dienas ir ļoti paklausīgs. Ja? Un tā jau ir tā līdzatkarība. Ko nozīmē? Bieži vien līdzatkarība uztver kā kaut ko tādu nabadzīgu, tie līdzatkarīgie. Viņi jau arī ir specifiski, ja? Gan tās sievas, gan tās mātes. Un, protams, ka tur ir vajadzīga nepieciešama palīdzība. Un tur arī ir jāstrādā, un ir līdzatkarīgo grupas, gan anonīmē piedāvā šīs līdzatkarīgo grupas. Un tad visideālākā gadījumā būtu, ja cilvēks, vīrietis vai sieviete iet ārā no atkarības, automātiski vīrs vai sieva dodās uz līdzatkarīgo grupām vai meklē palīdzību, kur arī strādā ar sevi. Viņš tā kā iet ārā arī no atkarības, jo ko nozīmē līdzatkarība? Līdzās atkarīgiem. Viņš ir gandrīz tāds pats atkarīgais, tikai viņš nedzer. Jā, bet viņam arī ir ļoti daudz uzvedības traucējumu, dažādi patērni, tā kā ieradumi, jā, kas viņi tā kā dzīvot, jo tā taču ir ģimene, jā, viņi ir saistīta. Un citreiz ir tā, ka vīrs iziet no atkarības ārā iet, ja, un sievai nav izdevīgi, nepatīk, un viņa sāk visādus spigorus taisīt, ja, vilkt viņu atpakaļ tajā lietošanā, tāpēc noteikti ir abiem jārastājās. Pat nav ko piebilst īstenībā, man liekas, tas būtu tikai, ja domājam par saviem bērniem, ja domājam par savu labklājību, tad tikai vienīgi vajadzētu pasniegt palīdzības roku, lai
tiktu ātrāk ārā no atkarības. Kā jūs vērtējat sabiedrības attieksmi pret cilvēkiem ar alkohola atkarību? Mums ir vēl padomu laika uzskati saistībā par lietošanu, un vēl mums ir tas, ko mēs redzam uz ielas. Kaut vai es vakar redzēju uz ielas, kā sadzērušies jaunieši, nosacīti jaunieši 20 uz augšu, piedzērušies gāja un sāka pēkšņi sist viens otru. Tur 2 uzbrukt vienam, ja? Ko es varu kā cilvēks, nezinu, 6:00 vakarā ieraugot domāt, tas ir kaut kāds alkoholisma veids, ja? Un šādi es redzu alkohola dzērājus, alkoholiķus. Jebkuram cilvēkam uzdodot jautājumu, kaut vai paņemam kategoriju vecuma grupas, ja? Ja mēs paņemam vecāku cilvēku, tur 60 līdz 80, 70 uz augšu, ja? Viņam alkoholiķis nozīmē, tur kaut kāds vīrietis pirmkārt, ja, sieviete retos gadījumos, ja, tie ir tādi stereotipi, ja. Piemēram, ja mēs paņemam jauniešus, pavaicājam, ko nozīmē alkoholisms, viņiem pat esot mājās vecākiem, kuri lieto vecāki, ja, modernie lietotāji, bērni pat uztver to kā normu, viņi nesaprot, ka tas ir alkoholisms. Viņiem alkoholisms varbūt liekas tas, ko viņi filmās redzējuši, kur vārtās arī, kur, jā, grāvjos, kur, jā. Un tādi smagi gadījumi, tas ir slikti, bet tas, kā mamma ar tēti dzēra, tas jau ir mamma tēti normāli, viņi tur, priecājās, smējās, uz darbu iet, viss kārtībā. Un bērns aug tādā vidē, viņš domā, ka tas ir ok. Ja mēs skatāmies, no kādas puses mēs vēl varam paskatīties, īstenībā sabiedrība neredz to, ko vajadzētu redzēt. Tātad viņa sabiedrības, gribās teikt tāda, tā modernā sabiedrība, viņa jau neredz to kā problēmu. Tāpēc, kā mēs varam pateikt, kā sabiedrība redz, sabiedrība pati ir atkarīga. Ko tad viņa var redzēt? Un tie, kas nav atkarīgi, ja, tie ir tātad daži individi, veci cilvēki, kuriem alkoholisms ir jau smagas lietošanas epizodes, ja, un bērni un jaunieši, kuri nelieto un kuri redz šos vecākus kā normu. Kur ir sabiedrības tāds redzējums? Jā, un tādās ģimenēs, jā, augot, tad arī mūsu jaunatne arī uzskata par normu to, kad viņi paši patreiz nelieto, bet jā, vecāks ģimenē lieto. Tātad šis tieši modernais alkoholisms, ja. Es nerunāju par tēvu, kurš nāk mājās, rāpo mājās. Jā, tās ir cits stāsts. Vai māte, kurā tur arī sēž istabā ar pudeli un nenāk ārā, ja, un viņai regulāri viņu ved uz atkačālku. Tas ir cits stāsts. Bet es runāju par modernu alkoholismu. Viņš ir kā norma, bet īstenībā tām meitenēm, kuras lieto sievietēm, ja, kurām ir 35 līdz 45, 50 gadi, viņas nāk pie manis jau ar 3. stadiju. Bet tas saucās funkcionālais alkoholisms. Ja. Viņas turpina funkcionēt, bet iekšējais stāvoklis ir briesmīgs tiem cilvēkiem. Ja. Un tā ir sabiedrība, jā. Tad droši vien jāsaka, ka sistemātiski dzerot katru dienu noteikti psiholoģiskās problēmas un iekšējā savā pasaulē šķiet jau vairs nesaprotama pašai. Cilvēkiem, kuri vēl nav apzinājušies to, ka viņiem ir problēmas, kur būtu tas pirmais slieksnis, kad ir jāsaprot, kad tev ir problēmas ar alkoholu un vajag kaut ko darīt? Ziniet, kā es parasti kā piemēru saku par cilvēku, kurš notic Dievam. Ļoti līdzīgi. Nekādas viltības, nekādi, protams, ja sabiedrībā mainītos, kā lai pasaka, ja sāktu reklamēt pareizi šo visu, par to sāktu runāt skaļi, bet pareizi. Ja? Jo nepietiek atkarīgam cilvēkam, viņam neinteresē plakāti ar kaut kādiem miroņiem vai zārkiem vai smēķētājiem, kur atliek uz tām cigaretēm. Viņi to neredz, viņiem ir vienalga. Tāds reklāmas veids nestrādā. Atkarīgiem cilvēkiem vajag speciālu reklāmu. Ja? Tātad publiskās vietās, ja? Tie būtu video materiāli, es par to esmu jau runājusi. Pieturā sēž un skatās fonā tur kaut kāds video, kur ir pareizā informācija. Jo atkarīgs cilvēks, viņš netīšām ir kaut kāds moments dzīves, sakrīt kaut kas dzīvē. Piemēram, ir pirmdiena, viņam ir slikti, viņš dodas uz darbu, viņš sēž pieturā vai brauc garām mašīnā, tajā pašā pieturā, apstājas pie pieturas, ja, tur ir luksusforā sarkanā gaisma, viņš pēkšņi ierauga. Un viņam ir tas insights saucamais, un viņš kaut ko sāk aizdomāt, es domāju, kas tas tāds pagaidi. Tas, ko es redzu tagad, tas nestrādā. Tur kādi telefoni salikti, ja, atbalsta, tas nestrādā, tas nemotivē cilvēku pārtraukt lietot. Par to būtu ļoti skaļi un pareizi jārunā sabiedrībā. Jā, un, protams, jā, sabiedrībā zinām cilvēki būtu izgājuši no atkarības, pareizi pasniegt informāciju. Piemēri pozitīvai, nav jau pozitīvo piemēru. Tas gan jā, jo visi kautrējas par to runāt.
Pirmkārt, kautrais, bet nē, otrkārt, es gribētu teikt tā, ka kautrais jā, bet otra puse ir to, ka alkohols tiek pasniegts kā kaut kas foršs, jo kaut vai vakardien es skatījos vienā reklāmā, viena teātra reklāmā, ja, bija iekšā alkohols. Jā, kā reklāma tiek pasniegts, un cilvēki, viņi dzīvo tajā visā, viņi vairs neredz to anomāliju. Jā, tātad sabiedrības daļa to pieņem kā normu, un ejam tu izstāsti cilvēkam, ka halo, pieiet pie restorāna un teikt pasakiet tām dāmām un kungiem, beidziet dzert, jūs vienkārši nodzersties. Viņi taču padomās, ka tu esi slims. Kā vakariņas glāze, es neesmu pret to, jā, kad tā kā nedrīkst cilvēks tur pie vakariņām reizi tur mēnesī, bet lielākai daļai jau ir atkarība. Runa jau ir par atkarīgiem. Un, tur ir ļoti daudz soļi, kur ir jādara, lai sabiedrība sāktu saprast tie raidījumi, bet tā nav tāda spriedelēšana un runāšana, saprotiet? Jo spriedelēšana un runāšana, viņa atgrūž atkarīgu cilvēku vai pamācīšana. Ja? Tā ir tāda neitrāla pozīcija, kur cilvēkam vienkārši aiznes to, ka viņš zina, kad ir tas un tas, vai kaut kādi stāsti tie ir, bet tas ir tik interesanti pasniegts, ka viņam tā kā, tas ir triggers, ja, saucamais. Jā. Jā, bet tā aiznest, izstāstīt cilvēkam, kurš ir atkarīgs, tas ir, es saku, cilvēki, piemēram, satiec kādu ticību, kā tu noticēji Dievam, vai es tur kaut kur gāju, un man tur, es kaut ko satiku, un tad es, tā tas stāsts parasti ir, ja, jebkuram kristietim uzprasīsiet. Un tieši tāpat ir ar alkohola atkarīgiem, piemēram, pie manis nāk cilvēki, kuri netīšām ir ieraudzījuši vai nu raidījumā kādā, kad es runāju, vai nu video man ieraudzījuši, un saka, Gunita, bļāviens, es klausos, un es saprotu, ka tu stāstīji par mani. Tā kā tajā video tu stāsti par mani. Un es sāku tevi piesakot un klausīties. Un man liekas, kā tu zini, kā es jūtos. Jā, tāpēc, ka es runāju par iekšējo pasauli, atkarīgu cilvēku. Gunita, jā, paldies jums teikšu, bet nobeigumā varbūt tādu novēlēju mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir tik atbildīgi, ko es novēlētu. Protams, es gribētu, lai Latvijā sievietes, sāksim ar sievieti, lai sievietes nelietotu alkoholu, lai viņas apzinās, tāpēc, ka sievišķā figūra ir ļoti, ļoti svarīga. Es meitenēm grupā saku, ja sabrūk sieviete, aiz viņas sabrūk visa ģimene, ja, tur ir nelaimīgs vīrs, nelaimīgi bērni, un kas tad tas ir? Tā ir nelaimīga Latvija. Latvijas sabiedrība, vai ne? Tāpēc sāksim ar sievietēm, nevis, kā visi saka, vīrietis, sāksim ar sievietēm, jo sieviete psiholoģiski, viņa taču saprot, ka viņai galīgi neiet komplektācijā tā lietošana. Jā, sāksim ar sievietēm un aicinu sievietes pieteikties grupām un strādāt un nebaidīties, nekautrēties, tāpēc, ka tur nav no kā kautrēties. Alkohola atkarība ir slimība, tieši tāda pati kā cukura diabēts vai citas kroniskās saslimšanas. Tā kā meitenes, sievietes, omes, mammas nav vērts dzīvot lietojot, jo tur apakšā ir daudz skumju, depresiju un pašas viņas zina, par ko es runāju. Tā kā ar šo arī beigsim. Jā, milzīgs paldies. Es ļoti ceru, ka tiešām mūs sadzirdēja liela daļa klausītāju. Paldies jums, Gunita. Paldies, visu labi. Ēterā raidījumu cikls Bez robežām. Raidījums Bez robežām un Gita Dukaļska turpinam. Tikko dzirdējāt manu sarunu ar psihoterapijas un atkarību speciālisti Gunitu Gudoni, kura specializējas darbā ar cilvēkiem, kas saskārušies ar alkohola atkarību. Gunita vada grupu terapijas un sniedz individuālas konsultācijas, palīdzot cilvēkiem pārvarēt atkarības un atgūt dzīves kvalitāti. Un mūsu nākamā raidījuma viešņa būs Ieva Rikvēle. Viņa pastāstīs, kā viņa nonāca līdz alkohola atkarībai un kā mainās dzīve bez alkohola. Labrīt, Ieva! Labrīt! Pastāstiet mums, kad sākās jūsu problēmas ar alkoholu un kad sapratāt, kad ir milzīga problēma radusies? Principā tas ceļš ir bijis ļoti, ļoti garš, 10 gadu griezumā, 7 līdz 10 gadu bija tā, kad sākumā es nelietoju vispār, jo man nesaistīja vispār ne garša, nekas. Tad pagāja laiks un tad vienreiz, otrais saprotu, ka tomēr ir baigi forši, tad ballītes, jaunabiju ballītes, tusiņi, piekdienas, sestdienas, un beigās jau bija tā, ka likās, kāpēc nevar trešdienā. Lūk, un tad tā prātīgā tā lietošana bija 7 gadu garumā, un pēdējos 3 gadus tika lietots praktiski katru dienu, jo bija jau radusies vajadzība, tāda, kā es saku, tāpat kā ēst gribās, tā arī dzert gribās.
Un es biju katras dienas dzērājs, dzēru 3 gadus dienā, jā, katru vakaru 2 Šis ir līdz tas veids, 3. ko Gunita teica, modernais alkoholisms, jā? Nu, jā, bet es domāju, ka tas mazlietiņ bija uz mani attiecās, jo bišķi bija trakāk aizgājis, jo beigas jau bija tādas, kad es dzēru arī negribot dzert un rotēja alkohols, prosecco, vīns, alus. Pat cik es slimoju ar 1. tipa diabētu, es jau biju izfīčojusi no kā cukurs mazāk kāpja asinīs un tādu visu biju. Bet kurā brīdī pārietas no kaut kādas nedēļas nogalēm vai pāris dienu starpas jau līdz katrai dienai, to brīdi es nevaru pateikt, kur viņš noķērās. Jo beigās jau bija tā, kad es saku, tu dzer un tev negribās dzert, bet tu dzer. Un jā, tas nav daudziem saprotams, kā tas ir, bet tā fiziskā vajadzība, tā vilkme, ka tev vajag, ir stipri lielāka. Un beigās jau bija tā, ja, kad es ceru no prosecco vienkārši ielēju 0,5 glāzē un kā ūdeni, un tad gaidi to brīdi, kad iedos pa galvu vai kā to nosaukt, jā, bet, nožēlojami. Ar visām izrietošajām sekām, protams, pēc tam, kādas viņas ir. Te ir apsveicami tikai tas, ka tu saņēmies, un kādi bija tie galvenie iemesli, kas motivēja pārtraukt alkohola lietošanu? Pirmām kārtām tas bija tā kā kaut kāds spīts pret ģimeni, pret vīru, pret bērniem, jo mana uzvedība bija arī neadekvāta, kad, protams, bija izlietots vairākās pudelēs. Es paliku agresīva nevis fiziski, bet tā kā emocionāli. Tad ar vīru laulībā esmu 18 gadus jau kopā dzīvojam, un tad man tika skaidrots, ka mājā visi trači, visas problēmas ir saistībā ar manu dzeršanu, un, protams, ka es nepiekrītu. Un tad man iestājās tāds spīts, es domāju, labi, es jums pierādīšu, ka tas nav dzeršanas pēc. Un, protams, es nezināju, ko ar to iesākt, jo par projektu Gunitas es vēl nezināju. Pirmais salmiņš, ko es izdarīju, es aizbraucu nokodēties, kur man ārsts pateica, ka viņš manī nekodēs. Jo viņam bija acīm redzot bailes, kad es turpināšu dzert, jo tas ir dzīvībai bīstami. Un tajā pašā brīdī sēžot jau pie ārsta kabinetā, es biju izdomājis, es braukšu mājās un varu turpināt, jo mani taču nekodē. Bet es sapratu, ka man ir sekundēs jāpieņem lēmums, un es teicu, nē, doktor, esmu gatava parakstīt papīru, lai es to izdarītu. Protams, atbrauc mājās, tā tieksme jau nemazinās. Nemazinās no tā visa. Un kādas 2-3 nedēļas jau es biju nomocījusies, tiešām nomocījusies ar saprašanu, ka es vienkārši nedrīkst to darīt, bet tā noteikti nav nekāda kvalitatīvā remisija vai iziešana no atkarības, tas ir tikai un tīri vienīgi aizliegums. Un tad pēkšņi, kā saukts, uzgāju video, kur Gunita stāstīja par projektu. Un, protams, šauboties, bet pieteicos. Un pilnīgi nenožēloju nevienu minūti, nevienu dienu, un esmu sapratis tikai to, ja es būtu palikusi tikai uz kodēšanās, es būtu es būtu aizbraukusi atkodēties un turpinājusi dzert. Jo, tas nav tas, kas strādā, jo ir vajadzīgs tomēr saprast, ka tā ir slimība. Un, protams, sākumā dzīvoja tādu mērķi, es biju nokadējusies uz pusgadu, kamēr vēl nebija projekta, kad, pusgadu, un tad es dzeršu normāli. Bet, tas, diemžēl, tā nestrādā. Jā, un kāda bija ģimenes un draugu loma atvesļošanās ceļā? Jo es saprotu, tās ballītes, draugi arī, es varētu teikt, draugiem arī ir jāatbalsta. Bet kā ir atrasties ballītēs, piemēram, man draugiem ģimenēs? Tomēr mēs svinam svētkus un bieži svinam. Un kā ir tās ballītes, kad nedrīkst lietot? Pirmkārtām ir tā, kad izrādās, ka draugu nemaz nav. Nav tik daudz, jā. Tad, kad beidz lietot, tad tu saproti, kas ir bijuši tavi draugi, un vai tiešām viņi ir draugi, vai viņi ir vienkārši kolēģi, ar kuriem tu lietoji. Tas ir viens, un tos pēdējos 3 gadus man nemaz nevajadzēja ne pasākumus, ne ballītes, ne visu pārējo, man ļoti patika vienai pašai. Tā kā nebija vajadzība iziet kaut kur. Un tad, kad jau es biju projektā,
pirmais gads, par cik ir tā kā sevi jāsargā. Es, ja godīgi, es biju tik ļoti, ļoti piekusis no tās dzeršanas, ka man negribējās nekur vispār iet. Pilnīgi nekur vispār negribējās. Es gribēju mieru, es gribēju atpūsties. Es biju tik ļoti, ļoti piekusis no tās dzeršanas, kad es izbaudīju to. Nu, tā kā, es saku, es laikam visu mūžu būšu vēl pieklusus no dzeršanas. Pirmais gads ir tāds pārbaudījuma, varbūt gads, tāds iepazīšanas gads, jo jāsanāk, ka tu izdzīvo visu gadu, visus Ziemassvētkus, visus tur Jāņus, Lieldienas. Ziemassvētki un tā man baigi mēs svētkus tā kā daudz nesvinam, bet jā, Ziemassvētkus ģimenes lokā ar māsu, ar mammu un tie mums tādi. Nu, tā kā, es varbūt jutos, nevis, ka man gribējās dzert, bet man bija tā sajūta, ka viss ir tieši dara, nu, tā kā man bija grūti pieņemt, ka visu dara tieši tāpat, kā tad, kad es dzēru, ja, un ka viss notiek tāpat, jo es saprotu, viņu jau dzīve, ne jau tas, ka viņi lieto, bet viņu tā dzīve jau nemainās, ir mainījusies mana dzīve, mani uzskat. Nu, tas pirmais gads bija vispār tāds, nevis, ka gribas dzert, bet tāds iepazīšanās gads, kas ko kā darīt. Jo Jāņus, piemēram, es vispār vairs nesvinu, mēs braucam ar vīru jau 2. gadu, šis būs 3. gads vienkārši pie jūras palikt. Nu, pilnīgi kaut ko citu, tā kā tā jāsaka. Un, protams, ģimenē sākumā neviens neticēja, visi baidījās, visi bija pārbiedēti un neviens neticēja, jo es biju pietiekami daudz gadus melojusi. Tagad tā uzticība ir sen jau tā kā radusies, un visiem jau liekas pašsaprotami, ka mamma nedzer, sieva nedzer. Un ģimenē, protams, ir tikai un vienīgi laimīga. Uz pasākumiem es izvēlējos viennozīmīgi, jo emocionāli arī meitas droši, nevis droši, bet daudz cieta. Man ir 3 meitas, mazākajai 13 gadi, nu tad viņai bija 11 gadi, tā kā. Jā, tas tāds ir sirdī rūgtums ir par šo pazaudēto laiku, bet, kā es teicu, ja nebūtu bijis tā, kā bija, tad nebūtu tagad tā, kā ir. Kas to zina, kā būtu bijis, jo nebūtu bijis tik traki. Bet pastāsti mūsu klausītājiem, kā mainās dzīve, kad beidz lietot alkoholu? Jā, pats sākums ir tāds ļoti interesants, jo tu nesaproti, ko darīt tajā laikā, ja, kad tu to lietoji, un Gunits projekti ļoti labi iemāca, pastāsta, kas ir jādara. Nu, nevis tieši kas ir jādara, bet kā saprast tās savas izjūtas, ko mainīt, ko darīt. Un jā, tas pirmais gads bija tāds, nu, tā kā sevis iepazīšana, jo no malas uz sevi skaties un liekas nopietni. Tas ir tas pats cilvēks. Mainās ļoti domāšana, mainās ļoti vērtības. Nu, kā es teicu, ar katru gadu kaut kas ir cits, jo pirmais gads man bija tāds, jā, kad es strādāju vēl vecajā darba vietā un bija, jā, gaidīju savu sublimāciju, jo visiem kaut kas nāk vietā, man nekas nenāca. Tā kā, un tad bija, jā, tāds lūzuma punkts, aizgāju no vecā darba, vienkārši atpūtos, tad man atnāca jaunais darbs, strādāju sociālajā jomā par sociālo darbinieku. Iestājos augstskolā, un tas viss dabiski, es ļauju, lai dabiski viss, kas nāk, viss tā kā, nu, ir ļoti interesanti. Vislabākā sajūta ir tā, ka tev galvā vairs nav, ir tik daudz brīvu domu, nevis brīvu, bet ir daudz, nu, kā lai saka, nemāku izskaidrot, bet tad, un arī tas, kad nav tās domas, ka tev jādomā, jāshēmo pa pirkšanu, ka tu dzersi, ka tu melosi, kur tu noslēpsi, nu, ka tās domas vairs nav galvā, tā ir tik tāda fantastiska sajūta, ka, nu, ļoti mainās. Man pašai ir 2 diagnozes, tādas uz mūžu veselības ziņā, un noteikti esmu paskatījusies savādāk uz savām slimībām, un ir arī veselības stāvoklis ļoti mainās, izskats ir mainījies, viss mainās, pilnīgi viss mainās. Sākot ar domāšanu, izskatu un vērtībām, un jā. Visu pārējo. Aizverot vienas tādas smagas durvis, atverās daudz dažādas citas, ko var darīt tajā laikā. Tā vietā, lai lietot alkoholu, mēs varam darīt tik daudz priekš sevis labas lietas. Un vairāk ir, jā, tad, kad cilvēks lieto, man vismaz tā bija, tad es tā kā, nu, vairāk dzīvo tā, kā tev citi liek, tā kā tev pašapziņa ir vispār nekāda. Jā, jo es biju sevi, kā es saku, norakusi pilnīgi, ka es neesmu nekas, es taču neko, tikai iedodiet man pudeli.
Un tad pašam ir interesanti vērot tomēr, ka tu esi personība un ka tu esi tāds, ka tu vari būt tāds, kāds tu esi, un tev ir savs viedoklis, un tu drīksti darīt to, ko tu gribi. Un kad, jā, tā kā uzdrīkstēties, un tas viss tādu baigo dzīves kaifu, ja kā būtu normāliem cilvēkiem jādzīvo. Jā, tas ir tikai un vienīgi apsveicami, Ieva, jā, bet vai nav tādi brīži, kad, baidies norauties? Nē, man, paldies Dievam, tādi brīži nav, tādēļ tā arī ir kvalitatīva remisija, ir kvalitatīvi iziets no visa tā programma, jo man ir arī, kā lai saka, tik daudz iekšēji esmu sevi sagrāvusi lietojot, kad es nekad mūžā negribētu atgriezties tur, kur es biju, es to pat ienaidniekam nenovēlu. Tad arī sekos tad tavs padoms cilvēkiem, kuri cīnās ar līdzīgām problēmām. Mans ieteikums ir noteikti nebaidīties lūgt palīdzību, pieņemt palīdzību, jo arī man sākumā bija domas, kā tad es tagad dzīvošu, taču garlaicīgi būs dzīvot bez lietošanas, un daudziem ir priekšstats, ka tie cilvēki nav interesanti, kad viņiem ir garlaicīgi un kā viņi tagad tur atšķirsies no citiem. Pilnīgi aplami tas ir. Es eju cilvēkos, es strādāju arī tādu otru darbiņu vienu, kas ir saistīta daudz ar cilvēkiem un kur arī lieto, bet viņi zina, ka es nelietoju, un tas nav jābaidās, jo tu esi tāds pats cilvēks un vienkārši nav jābaidās lūgt palīdzību. Un visbīstamākais ir tas, kad cilvēks sev stāsta, ar mani jau tik traki nav, un ar mani jau tā nebūs, Bet, tā kā es mūžam būšu pateicīga, ka tāds projekts atnāca pie manis un arī Gunitai, jo, nebaidīties un uzdrīkstēties un kaut vai priekš sevis, un nav nevienam nekad nekas jāstāsta, tā kā dzīve ļoti, ļoti mainās. Jā, Ieva, tavs stāsts ir iedvesmojošs, un es ceru, ka tavu stāstu un ļoti labo piemēru sadzirdēja ļoti daudzi, un iespējams arī kāds klausītājs spērs arī pirmo soli iedvesmojies no sarunas ar tevi. Jā, jo arī es esmu atklāti tās internetu platformās to runājis, visu stāstu redzēt pirmā gada, jau līdz 2 gadi griezumā, gan TikTok dalos ar savu stāstu, gan arī Instagram dalos, tā kā ir arī kas raksta, kas pajautā, un es noteikti esmu atvērta vienmēr visām diskusijām un tā kā pastāstīt, paskaidrot, kad... Tā, ka drīkst arī uzrakstīt tev, vai ne? Droši, pilnīgi droši, jā. Pilnīgi droši ieteikšu, kur var smelties šo palīdzību, kur var dabūt. Jā, paldies, Ieva. Labi, lūdzu. Ieva ir drosmīga sieviete, kura atklāti dalījās ar savu pieredzi cīņā pret alkohola atkarību, un šobrīd dzīvo skaidrā, iedvesmojot citus ar savu stāstu. Noslēgumā vēlos pateikties mūsu viešņām Gunitai Gudonai un Ievai Rikveilei par dalīšanos ar savām zināšanām un pieredzi. Šodien mēs uzzinājām par alkohola atkarības izplatību, tās ietekmi uz cilvēku dzīvi un iespējām pārvarēt šo atkarību. Ceram, ka šis raidījums sniedza vērtīgu informāciju un iedvesmu tiem, kas saskaras ar līdzīgām problēmām vai vēlas palīdzēt saviem tuviniekiem. Atcerēsimies, ka palīdzība ir pieejama un pirmais solis ir atzīt problēmu. Paldies, klausītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums raidījumā Bez robežām. Raidījumu vadīja Gita Dukaļska. Jūs klausījāties informatīvi izglītojošu raidījumu ciklu Bez robežām. Raidījumu cikls Bez robežām katru pirmdienu 16:10 un atkārtojumā ceturtdien 11:10 un svētdien 11. Klausies un skaties sev ērtā laikā radio1.lv vai radio1.lv Facebook kontā. Raidījumu ciklu Bez robežām finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild SIA Radio 1.